redzēju šo uzrakstu psihoneiroloģiskā klīnika, un tur arī visi stereotipi man ļoti aktivizējās, un es domāju, tad šis ir tas brīdis, kad ar mani dzīve beidzās, es esmu psihenē, atkal, ko mēs zinām par psihenēm no popkultūras un filmām, nekas labs ar mani tālāk nevar notikt. Randiņš ar Rūdi. Manā podkāstā runāsim par to, kā attiecības ietekmē un saistās ar mentālo veselību. Sveicināti Randiņš ar Rūdi klausītāji. Šodien mums ir īpašs viesis. Mēs esam atpakaļ ar tādu ierasto formātu. Iepriekšējā epizodē jūs klausījāties tikai mani, un gan jau jūs nedaudz to nožēlojat, bet šodien mēs esam atpakaļ. Jo šodien pie mums ciemos ir Anete Bendika. Sveika, Anete! Labrīt, sveiciens arī tev! Prieks, ka piekriti atnākt pie mums, padalīties, pastāstīt, parunāties, un es ceru, ka mums būs tāda forša saruna. Tava dzīves pieredze ir, es domāju, ka tev tur ir ļoti liela bagāža, un tev noteikti ir ar ko padalīties, un es ticu, ka tas mūsu klausītājus arī var iedvesmot un kaut kādā mērā arī palīdzēt viņiem. Jo es tev pastāstīšu īsumā, tu noteikti neesi varbūt tā klausījusies, par ko tad tas mūsu podcasts ir, bet lielā mērā šis podcasts ir par mentālo veselību un arī par attiecību tēmu, jo bieži vien šīs lietas kaut kādā mērā saistās. Jā. Un mēs runājam gan par mentālo veselību, gan par attiecībām, bet mēs lecam no vienas uz otru tēmu tā bieži vien. Jā. Un tas, ko mēs gribam panākt ar šo podcastu, ka cilvēki nedaudz vairāk aizdomājas par to, kā viņi jūtas, pirmkārt paši ar sevi, kā viņi jūtas ar savu partneri, kā viņi jūtas savā ģimenē, un kā viņiem izdodas tikt pāri varbūt arī kaut kādiem, grūtākiem posmiem dzīvē. Jā, taisnība, pirms tu mani uzrunāji, es nebiju dzirdējis par tavu podcastu, bet es paklausījos fragmentāri, un man likās ļoti forši tas, ko tu dari, jo man arī šķiet, ka šī ir tēma, par ko vajag runāt, un viņi nav vēl izrunāti. Jā, man liekas, ka mēs tikai tagad tā sākam bišķiņ par to vairāk aizdomāties un runāties, un tā. Bet prieks, kad ir arvien vairāk tādu projektu, un arī Latvijā par šo sāk domāt. Bet, bišķiņ par tevi, tu esi, es nedaudz pastāstīšu klausītājiem, kas varbūt nezina, Anete ir improvizātore, Anete, mēs varam bieži redzēt arī televīzijā. Šad tad, jā. Man šeit katru sestdienu mēs varam tevi redzēt šobrīd. Jā. Anete ir arī pedagogs. Jā, mana izglītība ir pedagoģijā, un esmu arī kādu laiku tajā nozarē strādājusi, bet ar dzīves pārmaiņām sanāca pilnībā pāršķirt lapu no pedagoģijas uz pasākumu vadīšanu un improvizāciju, un tad pilnā slodzē aiziet tur. Tā kā jau vairākus gadus nestrādāju šajā virzienā, bet vēl aizvien tā man ir ārkārtīgi mīļa un tuva tēma. Jā, un galvenokārt, protams, ka tu esi sieva un mamma. Tas ir daudzas tās capuras un lomas ir, jā, un šīs noteikti ir svarīgākās. Bišķiņ pieskarsimies arī, es domāju, šīm lomām. Noteikti. Šīs tādas tiešām arī par ko tas podcasts mums ir lielā mērā, bet par mentālo veselību. Kā tu pati vērtētu savu mentālo veselību šobrīd un dzīves laikā arī iepriekš? Mentālā veselība ir tāda fantastiska lieta, par kuru tu nedomā, kamēr viņa nesašķobās. Tu dzīvo nost un reizēm nesaproti, ja no malas kaut ko pamani, ka kāds iet cauri kaut kādām grūtībām un tev pašam nav bijis nekāda pieredze, tad ir tas brīdis, kur tu domā, vai kas tas tāds vispār ir, vai tas ir kaut kāds pārspīlējums vai izdomājums, jo tev vispār nav nekādi sašūpošanās viņi skāruši. Tad arī es diezgan tā trallenāju pa dzīvi līdz brīdim, kad mani skārījā šī mentālās veselības sašūpošanās. Un šobrīd es savu mentālo veselību vērtētu kā labu, bet ar zvaigznīti, ka tajā ir regulāri un atbildīgi jāiegulda darbs. Citādi tas strauji tas brauciens ir pa kalniņu uz leju. Tādēļ, ka izaicinājumi ikdienā netrūkst un dažādi dzīves asi pavērsieni, kas ļoti bieži var, kā saka, trigerēt
kaut kādas izmaiņas, bet ar šī brīža pieredzi jau es esmu daudz atbildīgāka un uzmanīgāka, ka tam ir jāpievērš uzmanību un pie tā ir jāstrādā, lai būtu stabili un labi. Un kā tu pie tā strādā? Es eju uz treniņiem, tas ir absolūti noteikti ļoti svarīgs rīks man dzīvē radies, kas balsta manu mentālo veselību un arī, protams, fizisko pašsajūtu, bet man treniņu tas iet tiešām roku rokā. Es apmeklēju terapeitu un es katrā ziņā arī aizņemtā nedēļā skatos, kuri būs tie brīži, kad es kaut kā bagātinu savus resursus, lai es atkal neiesprūstu kaut kādos posmos, 2-3 nedēļu superintensīvi posmi, kuros nav bijusi neviena šķirbiņa, kad es kaut kā uzpildos. Un tad pats tu brīnies, vai kā tad atkal tāds saplakums, tā kā neko negribās, vai drūmas domas nāk virsū, bet, diemžēl uz 250 grābekļiem uzkāpjot, tu sāc secināt un piefiksēt, ka nevar bezgalīgi dot, ir kaut kas jāliek arī sevī apakaļ, lai tā kvalitāte gan pašsajūtā, gan tajā, ko tu vari dot ģimenei, gan tajā, ko tu vari dot darbā, saglabātos tādā līmenī, kas tevi apmierina. Mhm. Jā, un tu īstenībā ļoti labi pieminēji to, ka vajag strādāt pie tā, pie savas mentālās veselības, un ka baigi īsti atslābināties laikam nevar šajā ziņā, ja īpaši kaut kāda problēma ir. Īpaši, ja tu apzinies, ka tu esi, ja es tagad, nezinu, man būtu kaut kādas straujas dzīves izmaiņas un kas iedarbinātu kaut kādu ārkārtīgi čilīgu režīmu, tad es varētu domāt par kaut kādu varbūt atslābināšos, bet es ļoti labi apzinos to posmu, kurā es esmu, un es zinu, ka viņš ir izaicinājumiem pilns, es zinu, ka ir arī kaut kādi aktīvi pārdzīvojumi un tam līdzīgi, līdz ar to man tā kā ir bijuši tādi izaicinājumiem pilni posmi, tad es arī neloloju ilūzijas, ka es šajā varētu izsērfot cauri bez nekādas papildus darbības tajā, lai noturētos virs ūdens. Kas ir bijis tas mentāli lielākais izaicinājums līdz šim? Tā slodze lielākā, pie kā arī es pirmo reizi saskāros ar kaut kādiem mentālās veselības izaicinājumiem, bija bērnu ienākšana ģimenē. Man ir 2 dēli, kuriem ir maza gadu starpība, un tā situācija, kas izveidojās, bija tāda, ka manam vecākajam dēlam Hermanim aptuveni bija, es tagad negribu samalot, man liekas, 7 vai 8 mēneši, kad mēs dzīvojām tādā bēbīšu burbulī un ļoti gribējām arī otru bērnu, bet mums likās, ka Hermans slinko un kaut kādas lietas negrib darīt attiecīgos bēbju laika grafikos fiziskā attīstībā. Un mēs bijām pierakstījušies pie neirologa, tīri profilaksē pārbaudīt, kaut gan bijām bijuši pie fizioterapeita un arī pediatra, un viss teica, ka vienkārši slinks bērniņš un katrs bērns attīstās savā tempā. Un tad kopā ar šo neirologu vizīti, kas beidzot rindā pienāca, atnāca arī ziņas par to, ka es gaidu otru bērnu. Bet šajā neirologu vizītē pirmo reizi tika izteikts bažas, ka nebūs gluži tā, ka šis ir katrs bērns savā tempā variants, ka te ir kaut kāds pamats aizdomām par diagnozi un ka viņa attīstība kavējas. Līdz ar to ar otro grūtniecību kopā sākās šis skrējiens ar pirmo dēlu pa rehabilitācijām, pa ārstiem, mēģinot saprast, kas notiek, ko notiek, atbildes nav, neko nevar prognozēt, vienkārši strādājam uz priekšu, tad redzēsim, sākās ģenētikā meklējumi, bažas par to, ja kaut kāda diagnoze ir, tad tā ir vesela virkni diagnozes, kuras var atkārtoties ģimenē, īpaši, ja tu gaidi, kā es uzzināju, vēl vienu dēlu. Arī tas radīja milzīgu stresu un pārdzīvojumu. Un, kā jau mēs zinām, grūtniecībā iesaka nestresot un vispār mierīgi dzīvot. Līdz ar to, ne savā labā, bet
es lasīju informāciju internetā par grūtniecību un stresu un kaut kādām depresijas pazīmēm, un es lasīju, ka šis viss var ietekmēt bērnu attīstību, un es gaidīju bērnu, tādēļ es ar steigu pierakstījos pie terapeita. Es tā kā neanalizēju, vai man to vajag vai nevajag, bet man likās, ka man vajag bērna attīstībai kaut kādu palīgu instrumentu, skaidrs, ka es eju cauri kaut kādai turbulencei, un tā es pirmo reizi nonācu terapijā. Man nebija pat laika baidīties vai analizēt stereotipus par terapeitiem, kas man uz to brīdi galvā bija. Es vienkārši ķēros pie salmiņa, kuras varu rīkoties. Un mēģināju šo grūtniecību saglabāt cik vien mierīgi iespējams un savas emocijas pie terapeita pārstrādāt un kaut kā rast risinājums, lai es nekrītu kaut kādos bezdibeņos. Un tā bija tā pati pirmā reize, kad es saskāros ar šo. Un pēc tam tā slodze tikai pieauga, jo Harmaņa diagnozes meklējumi turpinājās un jautājumi bija daudz vairāk kā atbilžu. Un 2 mēnešus pēc tam, kad bija piedzimis Indriķis, mēs Harmaņa bijām atkal pie neirologa un bija veikti papildus visādi izmeklējumi. Un neirologs teica, ka, lai arī mēs vēl nezinām īsto Harmaņa diagnozi un tie meklējumi jāturpina, pēc mums esošās informācijas ir skaidrs, ka tā ir nopietna, tā ir uz mūžu, un mums vajadzētu sākt kārtot vecākiem dēlam invaliditāti. Un tas bija milzīgs tāds trieciens, jo visādās ilūzijās un cerībās mēs vēl uz to brīdi dzīvojām. Un plus vēl es vienkārši biju jaunā mamma, 2 mēnešus vecs bēbis man bija uz rokām, un tāds posms ar 2 maziem bērniem jebkurā gadījumā būtu izaicinošs, bet nāca papildus klāt vēl viss šis. Arī terapijas to brīdis pārtraucu, biju iegrimusi visā tajā izdzīvošanas režīmā, un jāsaka, tas gads, manu otra dēla pirmais gads, kas sakrita ar invaliditātes kārtošanu vecākam dēlam un šo meklējumu turpināšanu un mēģināšanu to pieņemt un saprast, ir noteikti bijis izaicinošākais manā dzīvē. Tas viss notika paralēli ir milzīgs miega bats, jo tev jābaro bērns naktī, viņi vēl savā starpā ir greizsirdīgi viens uz otru, all that jazz. Un jā, es ļoti minimāli spēju rūpēties par savām vajadzībām un arī par savu mentālo veselību, un mans labākais draugs bija internetu pārlūks, un naktī barojot bērnu, es meklēju informāciju angliski, mēģināju atrast līdzīgus piemērus, mēģināju saprast, kā šīs ģimenes dzīvo, kā pārkārto dzīvi, visi milzīgie jautājumi vienkārši gāzās pār mums. Un un tad tā kā ilgi tu nevari bezgalīgi svilināt šādā režīmā, tad uz otrā dēla Indriķa gada jubileju es biju maksimāli izdegusi, jau mirkli pirms tam jau bija ļoti jau skaidrs sarkanie karodziņi, ka nav labi ar mani, un tad sasniedzot tādu galēju krīzi, kad es vienu vakaru tiešām nopsihojos, kā lai saka, uz bērniem, un pēc tam histērijā raudāju un sapratu, ka es vienkārši nevaru vairs sevi tik galā. Mēs ar vīru pieņēmām lēmumu veikt straujas izmaiņas šajā režīmā. Mēs ieviesām auklīti, es sāku mācīties autoskolā, jo bija skaidrs, ka vajag arī tiesības, lai rehabilitācijas nodarbības apmeklētu, un šī autoskola kļuva par kaut kādu laiku sev, un atgriezos improvizācijas teātrī un sāku mēģināt saprast, kas vispār es esmu, kur es vispār esmu šajā visā vajadzību skalā, un atgriezos arī terapijā šķiet, ka tajā laikā. Un tad tas otrais gads bija jau tāds, kur tu mācies jau kaut kādas tādas ļodzīgas kājas izveidot savā dzīvē un ieraudzīt sevi, un vispār tajā brīdī bija ļoti grūti tādēļ, ka tu esi visu laiku pārņemts domājot par savu bērnu vajadzībām, par kopējām ģimenes vajadzībām, un liekas, ka tev vispār tur nav ne vieta, ne laika ar kaut kādiem
brīžiem sev. Bet, tad jau otrā gadā skaidri un gaiši vajadzēja iemācīties to, ka viss, ko es ieguldu sevī, dubultā nāk atpakaļ manai ģimenei, un ja mans mērķis ir laimīgi bērni un laimīgs vīrs, un lai mēs visi kopā jūtamies labi, tad tā man izdevās sev apmānīt, ka es... kaut kādi pirmie soļi, kurus atkal ielēju kaut ko savā trauciņā, ļoti skaidri varēja redzēt to atspoguļojumu ģimenē un ģimenes dzīvē. Un tad es sāku mēģināt izveidot to kā kaut kādu kārtību savā dzīvē, kur es tomēr mēģinu šos brīžus dabūt. Un mans vīrs absolūti mani atbalstīja, viņš arī redzēja, protams, ka tam ir tieši sakars ar visu mūsu labsajūtu. Un tā es mēģināju nostāties uz jaunām kājām, saprast, kā dzīvot, kā ar visiem šiem izaicinājumiem, un kur ir vieta man darbā, ko es vispār varu darīt, atļauties sev un tam līdzīgi. Un lielā mērā tā bija arī cīņa ar stereotipiem par to, kāda ir šī te vecāku loma, jo manā ar kaunu jāatzīst, ka tādi manā galvā bija par to, kāds izskatās vecāks bērnam ar īpašām vajadzībām, kāda izskatās mamma, ko viņa dara un ko viņa nedara. Un kas ir visvairāk garš saraksts. Un man vajadzēja šo stereotipus laust un iziet cauri diezgan lielām pārdomām un ņemtiem, lai saprastu, kā es tālāk veidošu savu dzīvi. Sabiedrībā vispār, man liekas, ir diezgan daudz tie stereotipi kopumā par cilvēkiem ar invaliditāti, par bērniem ar invaliditāti, par vecākiem ar invaliditāti, un tas, man liekas, visu laiku tā bijis, ka mēs... Jā, mums ļoti smags mantojums ir šajā laukā, un es pati esmu pilnībā šajos stereotipos uzaugusi. Un līdz ar to vēl, protams, tagad es to spriežu jau ar kaut kādu laika atstatumu, bet tajā brīdī, kad visas emocijas bija kopā, man bija ļoti grūti atšķetināt to daļu, kur ienāk stereotipi par šo tēmu manā dzīvē, tagad, kad es to pati piedzīvoju. Tas bija tādas daudzas sarunas ar sevi, un arī, lai būtu kaut kāds progress šajā jomā, tām vajadzēja būt arī neglīti godīgām ar sevi. Un tas ir kaut kas, ko es aicinu jebkuram cilvēkam, kurš grib progresēt šajā jomā, sajūtot, ka viņā ir kaut kādi stereotipi vai aizspriedumu par šo tēmu, kas ir saistīta ar invaliditāti. Vienīgais veids, kā panākt progresu, ir godīgi un arī neglīti izrunāties ar sevi pirmām kārtām. Atzīt, ka tu jūties neērti, atzīt, ka tu nesaproti. Vispirms tātad secināt, kurā vietā tu esi, un tad to var kaut ko darīt. Tad tu vari jau šķietināt tālāk. Kāpēc tu jūties neērti? Ļoti bieži pamatā tu secināsi, ka plika nezināšana ir pamatā ļoti daudz tavām sajūtām un aizspriedumiem. Un ar slaveno internetu pārlūku ļoti daudz ko mūsdienās var šajā te risināt. Un ļoti daudz pieredzes stāsti, un es arī tos ļoti lielā daudzumā patērēju, lai atvērtu savas acis un atzītu savu nezināšanu šajā jomā un mācītos, jo kauns ir nevis nezināt, bet negribēt zināt. Pilnīgi pareizi. Bet tu minēji, ka tev bija stereotipi arī par terapeitu. Jā. Kā tu tiem tiki pāri? Tajā brīdī es biju tajā noskaņojumā, ka man kaut kas ir jādara, pēc seju mēģinu, un lai kas man būtu, bet man bija tādi klasiskie stereotipi par to, kā es gulēšu tur uz dīvāna un vaidēšu, un terapeits čukstošā balsī teiks, ka viņš man saprot un tam līdzīgas lietas, jo, līdzīgi kā par invaliditātes jautājumu, tev jāskatās, no kurienes tev vispār ir nākus kaut kāda informācija, vai no kurienes tev ir bijis vispār kaut kāda saistība. Man nebija nekādas personīgas saistības bijusi, un tas stereotipi noteikti bija auguši ļoti daudz kur popkultūrā. Protams, ka iepazīstoties ar savu terapeiti, ļoti ātri tie stereotipi risinājās un mainījās priekšstats par terapiju. Un tas, kā jau vienmēr, kad tu esi praksē, tad tas lietas ātri
iet uz priekšu, nekā vienkārši filozofējot par to. Tā kā, jā, tas strauji mainījās. Bet, es pēc tam esmu bijis vēl pie citiem terapeitiem un citiem terapijas virzieniem. Un vēlāk dzīvē jau ir bijuši vēl kādas krīzes, kur laikam tāds zemākais punkts bija pirmajā Covid lockdownā, kad es nokļuvu ļoti smagā depresijā. Vēl pirms Covid lockdowna es pirmo reizi saskāros ar depresiju, jo visam šim, ko es iepriekš minēju, šim te posmam, kur es tā kā pārdefinējos un mēģināju saprast, man nebija depresijas, man bija skumjas, man bija pārdzīvojumi, tam līdzīgi, bet tās visas bija ļoti dzīves sajūtas, es jutos ļoti dzīva, un tas ir tas arī bieži, ko cilvēki jauc, jo tev ir ļoti lielas skumjas bet tu vēl var redzēt konkrēti pie tam notikumu, tev liekas, ka tā tad ļoti liels skumjas, tā tad ir depresija. Bet īstenībā tā ir ļoti dzīva sajūta, un depresija nāk ar lielo neko. Un to es piedzīvoju gadu pirms pirmā Covid lockdowna, kad tā vasara bija ļoti aizņemta darbu, uz kuru es saņēmos, bet ārpus darba es jutos vienkārši, ka es šļūcu kaut kādā bezdibenī, un es nespēju atpazīt, kas tas ir. Un es kļuvu aizvien pasīvāka, aizvien grūtāk man bija kaut ko darīt. Es pat nevarēju pateikt, vai likās, ka es esmu varbūt skumīga vai nomākta, bet aizvien vairāk tas lielais nekas mācās virsū. Tas vienkārši tāds milzīgs trulums tevi apņem, un tev nav nekādas motivācijas, nekādas vēlmes, un aizvien grūtāk sāk palikt izdarīt elementāras lietas, un uz darbu ir jāceļās caur raudāšanu un kaut kādiem miljonus pārskaņošanās mehānismiem, un tā vasara bija ļoti grūta, bet, protams, kā jau vienmēr cilvēkam kārtīgi jāizcieš, jāsasniedz zemākais punkts, un tad tikai var aizvilkties rudenī pie psihiatra, kurš diagnosticēja man depresiju, un es sāku pirmoreiz dzert antidepresantus, un arī atgriezos terapijā šķiet. Negribu samalnīt, tie terapijas neposmi ir tādā kaut kādā bardekā galvā, bet pavisam noteikti tas notika. Un iepazinos arī ar jaunu draudzeni Trauksmi tajā laikā. Un ar antidepresantiem situācija strauji normalizējās, un jā, tas, kas arī bieži tāds stereotips, kā tad es jutīšos, tagad skriešu pa lēkdamies, priecīgs katru dienu. Nē, tu vienkārši tāds justies normāli. Tas ir tik jocīgi, ka tu pēc tās lielās vates, tā lielā nekā, tā truluma un tukšuma, vienkārši sāc justies normāli, sāc atkal just lietas, jūti, ka tev uzvilk kedas, tā kā rudenī jau vajadzētu vilkt zābakus, tev slapjas kājas, tu jūti, ka tev rodas kaut kāds aizkaitinājums, bet saprot, tāds elementārs lietas, nevis tāds liels trulums. Diemžēl manam dēlam pēc dažiem mēnešiem bija pirmā epilepsijas lēkme, un viņam tika uzstādīta šī otra diagnoze epilepsija, kas bija tāds sašūpojiens liels, un arī psihiatrs teica, ka pie sašūpošanās tādiem triecieniem atkal var situācija pasliktināties, un viņi man pasliktinājās. Man tika nomainīts zāles, nemača palielināta deva, un tad un ar ieteikumu, ka, baigi labi būtu kādu gadu izsērfot bez lieliem satricinājumiem, lai nostabilizēja situāciju. Bet tad pēc kādiem 3 mēnešiem bija Covid lockdowns pirmais, un es biju pilnībā bez darba. Manam vīram viņš bija tikko aizgājis no stabila darba un sāca savas lietas, līdz ar to viņš ķēra un grāba, ko varēja, un bija vienīgais apgādnieks pēkšņi mūsu ģimenē, un es biju pilnībā ar bērniem, mēģinot saprast, kā viņus dienu no dienas izklaidēt, mācīt, strukturēt un mums visiem kaut kādu režīmu uzturēt. Un es piedzīvoju to, ko tagad atskatoties, es strādāju diezgan lielā slodzē arī, un pēkšņi iestājās klusums tajā grafikā. Un viss tas, kas bija aizturētas emocijas vai pārdzīvojuma, visu laiku saņemšanās un iet uz darbu, es pirmoreiz secināju, ka es esmu arī ar to darba
režīmu aizlikusi ciet kaut kādus laikus, kur man, acīm redzot, negribās rakāties pa savām sajūtām. Un tad iestājoties šim te klusumam, viss tādā ūdenskritumā sāk gāsties man pāri, un 2 mēnešu laikā es pilnībā sabruku. Un sabruku ļoti smagi, un pierakstījos pie psihiatra Veldres ielā, kas ir psihoneiroloģiskā klīnika Juglā. Nu, un tad, jā, es atceros, piebraucu tur uz vizīti un redzēju šo uzrakstu psihoneiroloģiskā klīnika, un tur arī visi stereotipi man ļoti aktivizējās, un es domāju, nu, tad šis ir tas brīdis, kad ar mani dzīve beidzās, es esmu psihenē, atkal, ko mēs zinām par psihenēm no popkultūras un filmām, nu, nekas labs ar mani tālāk nevar notikt. Bet, nu, tomēr ievilkos iekšā, bija pie psihiatra, kurš tad man ieteica, diagnosticēja smagu depresiju, ieteica stacionēties, bet es teicu, ka es nevaru vienkārši nebūt 24/7 vairākas nedēļas mājās. Un tad alternatīva bija dienas stacionārs, kur tu nāc pie doktora un uz nodarbībām dienas laikā, tā kā uz skolu. Un šis man ļoti, ļoti palīdzēja. Es būšu mūžam pateicīga tai vietai un esmu viņu reklamējis arī citiem cilvēkiem grūtībās, jo zinu to sajūtu, ka, tas stereotips ir tevī dzīves, tev liekas, ka tur aizbraukt, tur pieteikties ir kaut kāds kliņķis dzīvē, bet īstenībā tas kliņķis jau ir iestājies un tur neaizbraukt un tur nepieteikties, tas būs īstākais kliņķis tavā dzīvē. Un šajā laikā apmeklēju dažādas terapijas nodarbības un arī esot ārstu uzraudzībā pielāgojot man zāles. Mans vilciens, kas bija notriekts no sliedēm, tika uztucēts uz jaunām sliedēm. Jā, man pašai vajadzēja turpināt strādāt pēc šī te rehabilitācijas posma. Vajadzēja strādāt pie tā, lai viņš brauktu uz priekšu, un nebija tā, ka es te palēkdamies izgāju laukā, bet es biju salikta kopā, un es biju pabāzu uz degunu ārā no tās tumsas, un man bija vismaz skaidrs virziens, kurā iet tālāk. Tā kā ir vēl aizvien, tagad runājot, es jūtu kaut kādu mazu kauna dzirkstelīti sevī, jo, tie stereotipi grūti izravējami no mums, un man bija ļoti bail tajā laikā, ka kāds to uzzinās, jo es strādāju izklaides industrijā, kurš grib nākt uz komēdiju, kur kaut kāda sieviete ir bijusi psihenē, kurš grib kāzu vadītāju, kurš tās trakās, kur ir bijusi psihenē. Viss šīs domas un teksti manā galvā nāca. Bet tagad jau arī ar laika atstatumu es zinu, ka tas bija pats labākais, ko es tajā brīdī varēju sev izdarīt. Un esmu ļoti pateicīga visiem, kas tur strādāja, kad izdevās šo te izdarīt. Un kā man tur vēl arī bija smieklīgi, bija ergoterapeits, bija viņa teica, jūs man liekaties kaut kur redzēta. Kuras jūs esat redzējis? Jūs uzstājāties mūsu ergoterapeita konferencē. Un es domāju, jēziņ, kā es esmu kritusi. Un es teicu, un viņa tāda, kā jums iet? Es saku, kā man var iet? Es esmu šeit. Un viņa teica, beidziet, mums jau te tāds kūrortiņš. Un es varu piekrist, ka tā attieksme un vispār visa tā fiziskā realitāte, kas tur ir absolūti neatbilst kaut kādiem filmu stereotipiem par šīm iestādēm, un tiešām arī nevienu trako nesatiku tur. Satiku pilnīgi normāls, adekvātus cilvēkus, kuri ir grūtā dzīves posmā, un atšķirībā no ļoti, ļoti daudziem cilvēkiem, kuriem ir grūti posmi, vēršas pēc palīdzības un aktīvi rīkojas, lai būtu labāk. Un īstenībā tas nav tik bieži, kā vajadzētu būt. Jo daudzi tajā grūtajā posmā iesprūst un to soli, kas ir liels un grūts līdz aktīvai rīcībai, lai paliktu labāk, neveic. Tā ir, jā. Tur, man liekas, daudziem bišķiņ varbūt pietrūks drosmes kaut kādā ziņā spērt to soli. No otras puses, man liekas, arī pietrūkst bišķiņ zināšanas. Jā. Tā informētība, manuprāt, arī mūsu sabiedrībā ir kaut kādā ziņā problēma, jo es pat nezināju, ka mums ir pieejamas 10 konsultācijas pa velti. To es uzzināju tikai šajā podkāstā. Pie manis nāca cilvēki un stāstīja, bet man tas liekas arī ļoti interesanti, ka īsti neviens ar to tā nedalās, un tāda sajūta, ka tā tomēr nevajadzētu būt. Jā, es arī piedzīvoju šīs slavenās 10 konsultācijas pa velti, jo tādas ir piešķirtas arī bērnu vecākiem, kuriem pirmreizēji nosaka šo diagnozi.
Un sociālā dienestā, kā jau sociālā dienestā daudz kur ir, ne visur, bet daudz kur, tev jāspēlē spēle, kur tu kaut kādu pakalpojumu sev vispār atkod. Un tikai tad, kad es no citām māmām uzzināju, ka tāds pakalpojums eksistē un savā sociālā dienestā par to jautāju, teicu, jā, tāds ir, bet kāpēc viņi man līdz tam nebija piedāvājuši, redzot, ka es ar pelnu palēku seju tur mēģinu uzrakstīt kaut kādu transporta kompensāciju, tas ir pēkšņi noslēpums, par to nedrīkst runāt. Bet tad, kad tu pats pasaki, tad jā, apsveic, jūs esat atslēgas spēles nākamo līmeni. Nu, un tad uzzinot par šīm te konsultācijām, tajā laikā, protams, arī nauda bija jātaupa, mēs nezinājām, rehabilitācija prasīja liels līdzekļus, lai apietu rindas un rīkotos tagad, kad bērnam vajag, protams, jādarbojas privātā sektorā, un likās terapijai vēl tērēt naudas līdzekļus būtu pārāk liela greznība, tādēļ es gribēju izmantot šīs konsultācijas reizes, bet tajā brīdī vēl viens iesprūdums radās pie tā, ka man mēģināja izskaidrot, ka tās reizes ir bērnam. Sakala skaidroja, ka nē, tās ir vecākam, atradu pareizos likumus un tam līdzīgi izrakos tam cauri. Un tad vēl trakulīgāk es teicu, ka es gribētu zināt, vai mēs kā pāris varam izmantot šīs 10 reizes, jo mums kā pārim bija arī iestājusies tāda krīze, ko tagad jau es atpazīstu, kas tajā laikā notika, kas ir ļoti bieži notiek, kāpēc arī ļoti bieži vecāki izšķirās šajā agrīnajā posmā. Visbiežāk vienkārši vīrietis paņem vagu, šis atbildīgais un stiprais dzimums. Otrs iemesls ir tas, ka no tā brīža, kad tā diagnoze vai invaliditāte tiek uzstādīta, tu ej cauri šiem sēru posmiem, tev jāizsēro tā realitāte, kādu tu domāji, kā tava dzīve būs, un jāiestatī jauna. Un tas ir ļoti sarežģīts un izaicinošs process, tur arī ceļās augšā visi lielie dzīves jautājumi, un diemžēl nav tā, ka jūs vēl paralēli visai praktiskajai zaparai, kas katru dienu notiek, rociņās sadavušies, vienoti ejat šiem posmiem cauri. Jums tie pārdzīvojumi ved dažādos ceļos, un viņi ļoti var atsvešināt. Tu jau esi aktīvajā fāzē, rīkojamies, braucam uz ārzemēm, tu, piemēram, tur spolē par to, un tavs partners ir pilnīgi pasīvs, pilnīgi vēl sāpju fāzē, kur viņš vispār neko negrib darīt, viņš vai ir dusmu fāzē iesprūdis, un jūs ir pilnīgi dažādās vietās. Un mēs arī tādā vietā atapāmies, kur mēs bijām nevarējām pat nodefinēt, par ko mēs visu laiku kasamies, jo vienkārši bija tik daudz neizrunāts, bija tik daudz sakrājies, visas sāpes un pārdzīvojumi, un es domāju, ka mums šī terapija varētu palīdzēt to kamolu atšķetināt, lai saprastu, kas tur ir kaut kādi veci aizvaini, no kura posma šajā trakajā gadā. Mēs pieteicāmies, beigās tad teica, ka var iet arī pāris tām terapijām, un tā ir atkal man sliktākā terapijas pieredze. Esmu bijusi daudzām terapijām tiešām, bet tas speciālists bija absolūti nekompetents, neieinteresēts un absolūti nepadlīdzošs. Un 10. reizē, kad mēs teicām, ka labi, tad mēs šķiramies, viņi teica, labi, mūsu tikšanās reizes beidzās, lai jums veicās pilnīgi, jā, tāda vienaldzība nebija nekāds kaut vai pa maksu turpinām. Es redzu, ka no šī var izairēt laukā vai tam līdzīgi. Un, godīgi sakot, atskatoties tagadējām acīm, man tūlīt vecākajam dēlam būs 11 gadi, tas bija aptuveni uz kaut kādu viņu 2 gadu vecumu. Un tik, man liekas, tā situācija neprasīja kaut kādu arī ārprātīgu ekspertīzi. Man šķiet ļoti labi varēja redzēt, ka mēs vienkārši esam 2 cilvēki, kas ir lielās sāpēs, mēģinot pārstrukturizēt visu savu dzīvi, savas ilūzijas par dzīvi, un vienkārši ir tāds akūts ļoti stāvoklis, un viņam ir jāizairē cauri, un man liekas ļoti skaidri varēja redzēt, ka izšķirties tajā, jo tā laiva ir pilna, viņa grimst, tu izmisīgi kaut ko grib pārmest pār bortu, jo vienkārši nevar to smagumu izturēt. Un tu skaties apkārt, ko grābt, un visi šausmīgi svarīgs, neko nedrīkst mest pār bortu. Un tad tu ķeries pie tā, ko var, tad attiecības metam pār bortu. Un man liekas, tad ļoti skaidri varētu redzēt arī 1. kursa students,
psiholoģijā, psihoterapijā, ka pēdējais, ko mums vajadzētu tajā brīdī darīt, ir šķirties. Un, tā terapijas pieredze bija vienkārši drausmīga. Bet mēs neizšķīrāmies, mēs izairējām tam cauri, un ir bijuši vēl citi arī grūti posmi šajā 11 gadu laikā, kad mēs esam vērsušies pēc palīdzības vai paši runājuši un airējuši cauri. Un tā mūsu kopējā mentālā veselība arī ir bijis ļoti svarīgs jautājums mūsu ģimenē. Bet kā jūs izairējāt cauri? Mēs abi divi esam ļoti mērķiecīgi cilvēki. Es domāju, ka mūsu personību faktoram šeit bija ļoti liela nozīme. Mēs šķetinājām to kamolu paši. Sēdējām, runājām, nepatīkams sarunas, gājām cauri šīm visām tēmām un bijām godīgi viens pret otru. Nevar, protams, arī noliegt to faktoru, ka ir baigā mīla. Tas ir, protams, palīdzējis, jo pat tad, kad liekas, ka viss ir slikti, un tev liekas, ka jāmetās attiecības pār bortu, tev iekšā ir tas, ka nevar būt, ka šīs ir pareizi, es nenormāli viņu mīlu. Tas noteikti bija palīdzošs faktors, ko es nevaru noliegt. Pat tad, kad visi bija slikti, tas nekad nav pārgājis. Tā kā pie šiem pārdzīvojumiem es teiktu, ka jebkuram pārim būtu nepieciešams nodrošināt terapiju gan individuāli, gan kopā šajā pirmajā gadā, kad notiek šīs masīvās dzīves izmaiņas. Tiešām ir jāpārstrukturizē pilnīgi viss. Un tā vislielākā ilūzija, kas var būt, ka cilvēks tam pats var izairēt cauri bez sekām. Var izairēt cauri, bet tas atstās absolūti sekas. Vai tur būs šķirts pāris, vai tur būs depresija, vai nespēja strādāt, vai nespēja rūpēties par bērnu, vai nocietināšanās, vai skarbums, vai sariešanās. Tas atstās kaut kādas sekas. Es tiešām neticu, ka tas var palikt bez sekām. Cilvēkam vajadzīgs ir atbalsts. Un visiem ir izdevīgi, ka tas cilvēks saņem atbalstu šajā pārstrukturizēšanās posmā, jo tad viņš var braukt tālāk. Bez šaubām. Bet cik jums abiem bija gadu tajā laikā? Mēs bijām ļoti jauni, mēs arī apprecējāmies ļoti jauni. Man bija 26 gadi, 25 gadi, kad Hermans piedzima. 25 gadi man bija, kad Hermans piedzima. Un vīram tāpat. Tā kā mēs bijām ļoti jauni. Vienkārši šo podcastu arī iespējams klausās tieši tā vecuma cilvēki, kas bija tajā brīdī, un iespējams, ka viņiem arī šis var būt ļoti noderīgi saskaroties ar kaut ko tam līdzīgu vai vienkārši kaut kādiem sarežģījumiem attiecībās. Bet kas jūs vieno? Mūs vieno, pirmkārt tā slavenā mīla, otram kārtām tas, ka mums ir laba humora izjūta abiem, un tā saskan. Bez humora, man liekas, vispār nebūtu iespējams izairēt cauri šitiem visiem džungļiem. Un es vēl nesen tieši domāju par tādu, liekas, tāds maznozīmīgs sīkums, ko pieminēt kaut kādā savā sapņu partnera sakarā, humora izjūta. Bet man šķiet, tas ir ārprātīgi būtisks faktors, lai tas saskaņ, jo tas parāda, pirmkārt, tur ir savi inteliģences faktori, savs pasaules redzējums. Tā humora izjūta apvieno ļoti daudzas lietas, un ja tur jums saskan, tad man šķiet, ka tas ir ļoti liels potenciāls, nenovērtēts potenciāls, jo, jūs nevarat smieties par tām pašām lietām, ja jums nav līdzīgs redzējums, un jūs neredzat līdzīgi pasaulē, jūs nepamanat to traģikomiskumu, kas ļoti bieži ir mūsu ikdienas sastāvdaļa un tam līdzīgi. Tā kā tas ir noteikti milzīgs vienojošs faktors, bet arī tas, ka mēs esam mērķiecīgi un stipri arī savā vājumā, un neviens, mēs neesam nekad abi padavušies reizē. Mēs, ja viens pakrīt, otrs karogu nes uz priekšu, palīdz otram celties augšā. Tas ļoti labi. Īstenībā arī par to humora izjūtas var piekrist, man liekas, ka tas ir baigi forši, ka tā humora izjūta var saskanēt, un tas uzreiz iedot tam pārim tādu, man liekas, enerģiju, kaut kādā ziņā arī to jaudu, un tas ir ļoti forši.
Protams, pamatos vērtību sistēmai ir jāsakrīt. Pēc tā, nekur. Līdz ar to, jā, tā gan, man liekas, melošana sev, ja tu sāc kādu tikties un jūs saprotat, ka jums nesaskan vērtību sistēmas un domāt, ka ar to kaut kā var izairēt, man šķiet ļoti riskanti izvēle. Tas ir pamats, man šķiet. Randiņš ar Rūdi. Par to uzstāšanos un būšanu uz skatuvēm tajā brīdī, kad tu zini, ka tev mājās ir problēmas, tur ir daudz pārdzīvojumu un pēc tam iet uz skatuves, kāpt, jokot, improvizēt. Tas arī kaut ko prasa. Jā, man bija vajadzīgs laiks, lai es atrastu ceļu šajā, jo sanāk, ka es mēģināju pilnā kājā pāriet šajā jomā kā darbā, paralēli ar visiem pārdzīvojumiem, kas notika, un bija ļoti daudz grūtas epizodes, bet mēģinot tikt tam cauri ar lielu atbildību pret skatītājiem vai saviem kāziniekiem, tu nevari, ko tur šņukstēt citu cilvēku laimīgākajā dienā dzīvē. Un es diezgan ātri atkodu, ka tur vispār eksistē brīvība. Tev nav jāved līdzi sava bagāža, tieši otrādi tu vari viņu nolikt malā, un man vajadzēja iemācīties to, ka visas šīs lietas var eksistēt paralēli. Manas bēdas vai pārdzīvojums neatceļās, tāpēc, ka kaut kur pasaulē tagad ir vislaimīgākā diena dzīvē. Un man nav jājūtās slikti vai vainīgai, noliekot tās uz brīdi malā un pieslēdzoties tai vislabākajai dienai dzīvē. Un es tieši jutos, ka es padzeros no tās enerģijas un es pārlieku savu ātrumu. Protams, sākumā tas bija daudz grūtāk, tagad jau tas mehānisms ir izstrādājies tā, ka ja man ir slikta diena vai drūms noskaņojums pirms mūsu izrādes vai pirms kaut kādas uzstāšanās, es sev vienkārši pasaku, ak, Dievs, cik labi, ka šodien ir izrāde. Ak, Dievs, cik superīgi, ka tu būs uzstāšanās. Un es būšu pilnībā brīva tur no visām rūpēm, kas ar Aneti ikdienā notiek. Jo, ja tā ir improvizācija, es vispār esmu daudz dažādi tēli, kuriem nevienam nav nekāda šīta bagāža, par kuras tagad pirms izrādes esmu nobežījusies. Un tur dzīvo prieks un brīvība, un tagad tas mehānisms, tas celiņš uz to ir ļoti skaidrs, un es varu pārslēgties ļoti ātri. Protams, sākumā pirmajām reizē tas bija grūtāk, un bija pat kāzas viens ļoti spilgt atceros, kad es biju saņēmusi tikko ļoti slikti ziņas no ārstiem, un man bija jāved nākamā dienā kāzas, un es braucu uz tām kāzām un vēl pa ceļam pinkšķēju par to, bet es nostājos tur kāzu vietā ieradusies pirms viesiem stāvlaukumā, mašīnā uzkrāsojos, tā kā kaujas krāsas sejas uzvilku un gāju un izdarīju to lauzienu. Bija superīgas kāzas un es eksistēju šajā te realitātē, kurā dzīvo prieks, līksmība un tā nekādā veidā nav nediskretē manu stāvokli mājās vai tās rūpes, kas tur gaida, vai tās problēmas vai sāpes. Tas viss vēl būs un tas netiek kaut kā apgānīts, jo vienā brīdī man bija tāda sajūta, ka varbūt tikai izliekos un tad šis viss ir tā kā pa neīsti un es vienkārši tā kā izliekos, bet nē, tā daļa vēl aizvien manī ir šī priecīgā daļa un īstenībā ir labi viņu spēt aktivizēt arī kaut kādā garākā sēru posmā. Un tu vari sērot par kaut kādu notikumu un piedzīvot arī pozitīvu dienu, kur tu ar draugiem biji piknikā un pa īstam sasmējies. Un tu vari atbraukt mājās un atkal saskumt par to notikumu, kas tev ved cauri sērām. Šīs lietas var, un īstenībā tā pozitīvā piknika diena ar draugiem, kur tu pa īstam sasmējies, tev iedos spēku turpināt šo ceļu cauri sērām, jo tie ir posmi, kas ir jāiziet. Šķiet, ka tas jau arī varbūt ir kaut kāds tāds stereotips, ka brīdī, kad tu esi galīgi bēdīgs, tu nevari priecāties. Vai brīdī, kad tev ir šīs sēras un pārdzīvojums, ka tev nav iespējas priecāties, patiesībā jau ir. Jā, es pat teiktu, ka viņus vajag meklēt vai ļauties tām, nekautrēties tām ļauties. Jā, tieši tā, jo brīžiem liekas varbūt arī, kad ir pat tāda kautrība iekšē, kā es tagad priecāšos. Jā.
Tagad man gadu jāstaigā tikai melnās drēbēs un lūpu kaktīņš nedrīkst uz augšu pacelties. Bet man šķiet, ka dzīve ir ļoti viņveidīga, viņai posmi, un tevī ir daudz dažādas daļas, un vienā dienā var būt daudz dažādas daļas. Es arī savam jaunākam dēlam saku, tā kā nevajag, ja rīts bijis grūts, nevajag norakstīt visu atlikušo dienu. Diena var sastāvēt no daudziem posmiem, un varbūt tajā dienā vakarā tu saskaitīsi, reku bija 2 grūti posmi, bet bija 4 labie posmi. Un tad kopējā tā bilance tomēr ir laba. Nevis tad, ja rīts ir slikts, tad viss, tad braucam no kalniņa lejā. Bet tieši otrādi rauties tam, ka tie posmi var būt dažādi arī pat vienā dienā, kur vēl runājot kaut kādā gada griezumā. Tieši tā mēs jau parasti esam pieraduši tiešām skatīties. Viens slikts moments nozīmē, ka viss šitā diena ir norakstīta bez mazvai. Tas ir arī kaut kas mums visiem jātrenē. Arī to saku savam dēlam, pati ar to cīnos, ka mēs esam ļoti tendēti pamanīt visu slikto un no tā uzpūst milzīgu ziloni. No sērijas, kā es saku, es vakarā laimēju loterijā 1 000 000 eiro, bet kā man nobērz kājas tās jaunās botas, un tad sako 20 minūšu monologs par to. Man liekas, šis te joks ir tā kā lielisks piemērs tam, kur mūsu fokus aiziet, un tas ir tā kā, tev ir jātrenē sevi pamanīt pozitīvos, arī to darīt tā kā tādu spēli ar sevi izvērsu, un tiešām likt rindiņā tos pozitīvos mirkļus, un tad secināt, ka varbūt tā dienas bilants tiešām mainās, ja tu neier uz kaut kādu slikto mirkli, nesakoncentrējas un pamani arī visu labo, kas tev notiek. Mhm. Kas tev šobrīd ir tādi lielākie izaicinājumi? Šobrīd man lielākie izaicinājumi laikam ir tās par ko es neesmu gatava runāt dziļāk, bet manā ģimenē, no kurienes es nāku, notiek ļoti lielas pārmaiņas un teiksim tā, atvadīšanās no tuviem radiniekiem, ar kuriem tev ir jāatzīst, ka vairs nav pa ceļam, un ir bijuši notikumi, kurus nav iespējams piedot vai tolerēt, un tu cīnies ar to apziņu, ka, bet šavējiem, tad viss tur, viss šitas teģes. Tā kā tas ir kaut kāds, tūlīt būs gads kopš sākās šis posms, un arī viņam ir bijis grūti iziet cauri, kādu dienas varbūt būšu gatavi, par to vairāk runāt. Tā bijusi šī gada tāda aktuālā sāpe, kuru arī mani mobilizēja, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, aktīvāk pievērsties tam, kā es jūtos, kā es sevi bagātinu, kā es uzturu sevi, lai nesabrucinātu mani šie notikumi un pārdzīvojumi. Tā ir tā aktuāla, bet es esmu bijusi liels malecis un tiešām disciplinēti turējusies pie tiem instrumentiem, kas var mani atbalstīt, ejot cauri kaut kādam lielam pārdzīvojumam. Lai tev izdodas arī turpmāk. Jā, tieši tādā pašā garā. Es ticu, ka tu šodien iedvesmoji daudzus, un es ticu, ka daudziem šis stāsts kaut kur aizķersies. Tā kā paldies, ka padalījies un bija tik atklāti. Man, ja kādam tas aizķerās, man tikai prieks, un es varu visiem novēlēt, galvenais mans vēlams būtu nekautrēties lūgt palīdzību. Nekautrēties lūgt palīdzību, es zinu, ka tas ir grūti, bet tas tiešām ir tas brīdis, kad tava dzīve izmainās, īpaši tas grūtā posmā. Un arī man pašai ļoti palīdzējuši dažādi cilvēku pieredzes stāsti, bet atcerēties to, ka tā ir tikai viena cilvēka pieredze, un ja tev kaut kas liekas, šis man varētu derēt tā, tad ņem to, bet ja tev liekas, ka vai tev kaut kāda salīdzināšanās tieši vada sliktu aciņu, tad atcerēties to, ka tā ir tikai viena cilvēka pieredze, un tomēr tāpēc jau viss šis games tāpēc ir tik sarežģīts, jo tomēr mēs kāds esam ļoti individuāls, pat vienos un tajos pašos apstākļos, mums var būt ļoti dažāds ceļš. Nebaidīties meklēt savu ceļu un nebaidīties lūgt palīdzību. Un paldies tev par šo sarunu. Paldies. Tiekamies nākamajās Randiņš ar Rūdi epizodēs. Vislabāk! Tu tikko noklausījies podcastu Randiņš ar Rūdi. Ja mentālās veselības un attiecību tēma ir tuva arī tev, un tu vēlies manā podkastā izstāstīt arī savu stāstu,
raksti man sociālajos tīklos. Podkāsts tapis ar biedrības Skanda atbalstu.